Labrīt! Šodien mums sestdiena, 3. maijs. Mēs ar suņiem esam iznākuši rīta pastaigā Umagā, Horvātijā. Te ir tāds jaunbūvu rajons, kur ir mūsu draugiem viesniciņa noīrēta. Mēs palūdzām, mēs varam pieslēgt elektrību un ar palikām blakām. Jā, vēlāk parādīšu, kā tas izskatās. Nu, te suņiem drusku grib pastaigāties. Tam pirāņā es eju garām. Krodziņiem tas pilns, man liekas, visā vienā mierā cilvēki, kas sasēdušies te jūras malā, mierīgi ēd savus līdzpaņemtās kaut kādas salātiņas, maizītes un tā tālāk. Te, protams, baigās klintis. Jā, tās viss ceļš iet tur pa augšu tai klintī. Te liela stāvvieta. Te tagad parādās tas līcis un tur tā pirānijas galvpunkts. Tur kaut kur. Līdz turien plāns aiziet. Pašā Pirenā iebraukšana ir pa maksu, ja? Tad it kā visas mašīnas, kas brauc, ir jāpaņem taloniņš, ārā braucot droši vien mums jāmaksā tad. Tāda improvizēta pludmalīte. Cilvēki jau priecājās par pirmo silto ūdeni. Mājiņas redz ar ekskluzīviem varbūt balkoniņiem un skatu uz Adrijas jūru. Mazi veikaliņi, mazi krodziņi. Redz kaut kur vartrumīte. Satiksmes autobusi. Jahtas peld pa jūru. Nevar izmārmāt vespas. Pabraukāt apkārt. Motorollerīši. Šodien sestdien cilvēku atpūšanās varbūt, ka te šodien biezāks nekā parasti. Un kad darbdienās turismu sezona vēl nav pilnā sparā, ka viņi tik nav pārpildīti. Pilsētiņi ļoti simpātiski īstenībā. Jahtas ir tādas normālas, ir pabiezas, bet vispār jahtas jau ir turīgo cilvēku aizraušanās. Kur vien pie jūras tu esi, kur ir kaut kāda pilsētiņa pilns ar viņām, pilns ar jahtām. Ko tas nozīmē? Nozīmē tikai vienu. Cilvēkiem jau nauda ir. Tad mēs tuvojamies centrālajam laukumam. Centrālais Pirānas laukums ar strūklaku. Es saprotu, ka ar mēriju. Esmu Piranā, pie ostas te, maliņā. Ienācu uzēst pusdieniņu vienā restorāniņā. Viņš forši apkalpo ātri. Paņem grilētu gaļas plati, kas maksā gandrīz tikpat daudz kā citur pizza. Klāt vēl Laško alus. Laško tas viņiem tāds tradicionāls slovēņu alus. Vispār foršā vietā. Tā kā dzīve ir izdevusies. Iepazinos pēc ar cilvēkiem no Dānijas. Tā jāaiziet tagad pusdieniņas paēdis, jāaiziet līdz tam Pirānis galam ir. Un tad jau došos atpakaļ. Visi tā krastmala restorāniņiem no vienas vietas. Tā kā te var cilvēki atpūsties. Tāds patukšs paliks, laikam pusdienas laiks cauri. Aiziešu līdz galam, man jau var jāsāk iet atpakaļ. Laiciņš uzlabojies, saulīt sāk spīdēt vairāk. Jahtas parādījušās ir jūrā.
Vasara tuvojās, vasariņa. Nu, es tūlīt būšu nonācis līdz gala punktam. Tam saules pulkstenis ir rādījā, ka tur būs 3, bet tas ir pēc ziemas laika. Viņa tajos laikos nepārgājuši citiem laikiem. Pasties, kā šitas koks ir tā vīģe, ir iespiesta te. Un vienalga auguma, pasties, kādas zaļums dod un pat augļus, ja? Nu, te var pieskatīties tajā baznīciņā, kas ir. Nu, viņa tāda asketiska baznīciņa. Ok. Nu, lūk, es esmu te tagad pašā Spicītē tai pussalai. Piranas pussalai. Mums tās Spicītes atrodas šitā te baznīca. Un te mums ir otra puse. Tā kā esmu nonācis Spicei līdz pašam galam. Neko, viesnīca no 1913. gada hotela Pirana. Neko Pirānijas apskates vieta, zin. Strausu varat nobildēties. Ot, Pirānija. Ja? Un te ir kaut kāda vietējā tirgotava, redz. Nu, kam šitas piemineklis, apiesim riņķī noskaidrosim. Zepe Tartīnī. Tak, sēž un iekoži. Varbūt, ka uz šīs ielas ir šķičīgi lētam. Bet es neizpētīju to pirms tam. Kā mums patīk šitāds uzraksts uz mašīnas, ko? Ne? Es labāk netulkošu, ja? Paši sapratīs, ja? Gulta smīgi ir saklāta, laikam, tam seksam. Bākas tādas pie ostas vārtiem, sarkana un zaļa. Apzīmē ieeja, ja, pa kur pusi tad, kur jāšķērso. Pirana. Nu tā pamazām tuvojos Hotel Grand Bernardini, kas ir interesanta viesnīca. Viņai recepcija atrodas 11. stāvā. Un ja tu gribi braukt uz numuriņiem, tev jābrauc nevis no recepcijas uz augšu, bet uz leju. 12. stāvā atrodas konferenču centrs. Tāda citas nevienu nezinu. Mēs joprojām esam Umagā, kas ir Horvātija. Un te gribēju parādīt, kur tad mēs te dzīvojam. Tātad mums te busiņš noparkots ir ārā. Mums ir šajos apartamentos dzīvo tātad pārējie. Un saimniec atļauj pieslēgties elektrībai. Un iesim pastīties, kā tad šie apartamenti ir iekšpusē, jo mēs bijām patīkami pārsteigti, cik viņi ir ērti par to salīdzinoši pieticīgo cenu, ko mēs šeit samaksājām. Jā, jūs redzat 9,1 Bookingam zvaigznes. Un tā te izskatās vairāk tie dzīvokļi, tie mungājumi. Nākam, jā, suņi sagaida, suņi sagaida, suņi sagaida, suņi sagaida. Tētis bija ilgi projām, ilgi bija tētis projām, ilgi bija tētis projām. Jā. Vika bija, Kora, nu čau, Nu, redz kā te, viņiem viss forši. Beidz riet. Viesistaba, ja tā tad ir 2 gultām vēl pasties. Virtuvīte ir viss, kas pienākās un vēl 2 guļamistabas un mannas istabas. Tad es domāju,
Par šito pieticīgo... Jā, par šito pieticīgo cenu vienkārši ekskluzīvs apartaments šeit, Horvātijā, Umagā. Labrīt! Mums ir 5. maijs. Mēs vēl braucam pa Horvātiju. Par tādiem maziem ciematiņiem te laižam cauri. Bet nu jau esam virzienā uz Itāliju. Salējām vēl degvielu, tā eiro 28, cik no mums gāja iekšā. Tā. Redzēsim, kādas cenas Itālijā. Nu, būs tur, gan jau tur būs jātākojās, kur tu iesāksi. Uz priekšu Toskāna, Juris un Indra brauc. Braucam mēs pa Sloveniju, uz Triestu, uz Itāliju. Uz Mugiju. Uz Mugiju arī. Pirms Triestas ir viena pilsētiņa, Mugija. Redzēs, vai varēs tur noparkoties. Nu, lūk. Esam. Tūlīt būsim Itālijā. Itālijā. Pēc 300 metriem pagriezieties pa kreisi. Iebraucam Itālijā. Esam Itālijā. Nu, iebraucām Mugijā. Sēkas. Mugijā jāhtosta. Palielties. Mugijas kalnam braucam tā apakš cauri. Labi, ka viņš pietiekam augsts. Kur mēs varētu tagad nolikt automobīli? Mēs esam jau Triestā un atkal jūras Akal osta. osta. Bet te kuģi nestāv. Filmē? Jā. Jā. Mums te jābrauc uz Cietoksni augšā. Skatīsimies, kur varēsim noparkoties. Cietokšu mūri. Nu tā, mēs atrodamies Triestā. Mums tagad te Juris uz stūri izlaida ārā. Mašīna īsti, kur noparkot nav. Bet mēs ar suņiem, kur te tāda mūra ir. Mēs ar suņiem te pa kāpnēm uzkāpsim augšā. Nu tā. Uzkāpām pa kāpnēm augšā. Te ir tāds monuments. Tā kā monuments, bet vispār tā kā strūkla varētu. Te ir parks. Parco della Rimembranza. Te višķiņ panācām pa to parku un te ir tāds tā kā piemineklīts. Esam Triestē. Pie Triestas cietokšņa. Ar mokām atrada, kur noparkot. Busiņu. Tagad iešu meklēt. Indra ar suņiem izlaida ātrāk ārā. Iešu meklēt, kur viņi ir. Nu re, viss te notiek. Atkrituma vākšana notiek. Un te ir kaut kāds monuments. Skala Gigante saucās. Strūklaka. Kaut kur te lejā vajadzētu būt Indrai ar suņiem. Kur viņi sēž ar foršu skatu uz Triestu. Suņi gan jau man pamanīs pirmie. Kur te mani suņi ir? Kur tad ir mani suņi? Kur te mani suņi? Nu re, meitenes savus atradu. Kāpsim tagad no klints lejā uz
Triestu. Nu, kāpjam mēs lejā te no tā monumenta Scala Gigante. Te mums augšā tas cietoksnis ir. Kaut kas ārkārtīgi skaisti smaržo. Nezinu, vai šitie ir tie ziediņi, kas smaržo. Reku, mums visi triesti pie kājām. Tas foršais skats ir šāds. Nu, re? Mašīnas nāk iekšā kalnā. Interesanti, izrādās cilvēka dzīvo adrese. Scala del Gigante 24. Zvani. Un kaut kur iet uz māju. Nu, nākam te uz leju. Jā, te tas skati interesantā. Pat ķipas trūklaka šitā te mums ir. Urdziņa. Nokāpām mēs lejā. No apakšas tas skats ir uz to Scala del Gigante. Es nepārzinu tos romiešu skaitļus, bet te jūs te varat, kas pārzina, saprast, kurā gadā viņi ir. Viņš ir veidots tas tunelis ar visu to pakāpieniem augšā. Tāda gāja ieliņa neliela. Redz, strūklaka tāda. Kaut kur jau saldējums arī būs jāēd Itālijā. Jā, un to es atceros vēl no Milānas, ka faktiski restorānos saldējumu nav. Tev jāiet uz speciāli saldējumu nīcu, kur tu var dabūt sev saldējumu priekš sevi. Jā, manas meitenes te pastaigājās pa Triestu. Jā. Un nevarētu teikt, ka baigi pilnās kafejnīcas būtu cilvēkiem, zini. Tā, pa bišķiem te kaut kur kāds sēž, kaut ko ēd, kaut ko, kādu saldējumu. Nu, mēs esam atnākuši līdz kafē San Marco. Mēģināsim iet ar visām dāmām iekšā. Ejam! Uz durvīm nav rakstīts, ka nevarētu. Rakstīts ir, ka nevar smēķēt, bet ka nevarētu nākt, tas viņiem nav rakstīts. Can we sit somewhere? Yes, you for lunch or just coffee? Just coffee, yes, okay, yeah. You choose table, please. Okay. Or you have a free table in this part. Oh, okay, thank you. No? Un ka mēs varam šite kaut kur apsēsties. Forši, jā. Nu, vatējies viņiem. Nu, ko tev latte jeb espresso, Nu, mēs gaidām, ka mums atnāks un ka mēs varam kafiju pasūtīt. Yes, cafe latte. Coffee latte or cappuccino? Because it's similar, but the coffee latte is too big. Yeah, cappuccino, Cappuccino grande. Yeah. And macchiato? One macchiato. Okay. Yes. And do you have tiramisu? Yes. One tiramisu. One, just one? Yeah. Okay. Nu, re? Mums tur ir tā apkalpota. Šī ir pati slavenākā kafejnīca Triestā. Un Triest ir Itālijas kafijas galvaspilsēta. Tā kā mēs esam pašā. Pārsteidz, ka visu to, ka viņi ir tik slaveni, ka šeit nav pārpildīts. Ja? Kāda fēnīca, kā viņi izskatās. Spoguļu sienas, redz. Galā tur ir arī tāda, tā kā, kur var grāmatas paņemt, palasīties. Nu, redz, mums ir piegādāts cappuccino un macchiato un tiramisu, pasties San Marco uzrakstīts, lai šokolādīt ar San Marco, ja? Nu, tad, principā, šitai vajadzētu būt pašai labākajai kafijai Itālijā. Ja faktiski visā pasaulē varbūt. Itālija taču ir kafijas liela valsts. Viņi eksportē kafiju, ne?
Tiramisu. Iešu samaksāt, redz kādas te visādas vēl kūciņas, te var visādas foršas dabūt. Un viss kaut kas te foršs ir. Jā, tā kā nesteidzās, man nemaz naudu paņemt, redz, ka te kafijas aparāts kaut kāds elektra. Jā. It will be 11.40 €. Good. By card? Yeah. Okay. Jā, gracias. No, redz kāds te. Viss iespējams, ka tādā stilā kā te ir bijis. Un tās kafijas aparāti interesanti. Viņi no šitiem taisa tagad joprojām no tiem šitādiem te veciem. Nu, tu pati sevi spoguli redz vēl. Un tāds slavenais San Marco. Un te ir tīk tāda kā biblioteka. Tu te var atnākt, laikam paņemt tās grāmatas, kaut ko palasīt, pie reizes apsēsties pie galdiņa, paņemt kafiju, redzi. Mums kaut kāda grāmata, cits paņēmis ir telefonā, tepat bakstās. Tas interjers tai kafejnīcā vēl tā kā tajos senajos laikos, redz, ar visām lustrām. Pulkstenis tur gan nerāda pareizi laiku, šobrīd tas tīri dekorācija ir. Kafejnīca San Marco, Trieste. Arī pakaramē redz vecie tādi antīkie. Pat šitie te. Nu ko, forša kafejnīciņa. Tātad numur 1 Triestā izdarīts. Tad kafejnīca no 1914. gada, kā jūs redzat. Ja? Izrādās šitā skaistā ēka ir apdrošināšanas sabiedrība centrālā. No, šitas tas Triestas tāds centrs. Pie mums Rīgā sauktos klusais centrs, bet te nekāds klusums nav te. Mašīnas iet ņegu apkārt. Giuseppe Verdi lūdzu, tas mums ir. Nu, te mums divas baznīcas vien blakus otrai. Tepat centrā Strūklaka šobrīd nestrādā. Te mums ir pareizticīgo baznīca. Un tā šitas te faktiski, kas izskatās pēc gājēja ceļa, pāriet pamazām lielajā kanālā. Redz, lielais kanāls, kam viņš ir kalpojis kādreiz senos laikos, grūti pateikt. Šodien tā kā viens no centrāliem objektiem, ap kuriem vasarā te turisti ganās. Nu, tieši pretī lielajam kanālam, blakus teātra muzejam, mums ir gājēji pārēji, pa kuru mēs varam tikt uz ostas malas. Kanāls iet kurā Josefs Ressels. Pirmo reizi dzirdu, bet laikam jau ir kaut kāds ar jūru saistīts. Te mums karoga masti, un faktiski katrs karoga masts kā mākslas darbs. Redz kādas skulptūras. Es pieļauju, kad varētu būt pat bronza. No kā viņas ir te izlietas. Redz, te ir arī nosaukumi, kas tie tādi ir attēloti. Šitas ir valdības laukums Triestas. Ja? Es saprotu, pilsētas mērija. Nu, tādas greznas ēkas te Triestas centrā. Nu, te lūk vēl viens apskates objekts mums ir Piazza della Borsa. Neptūns skatās cītīgi uz viņu. Karuseles iet vaļā.
Un mēs iesim apstīties kaut kur te ir Romiešu teātris. Un te mēs esam nonākuši līdz tam Romiešu teātrim. Nu tāds. Romiešu teātris. Triestā. Nu, ko līdz ar to mēs mūsu apskates objektus, kādu mums bija paredzēti Triestā, esam sameklējuši. Jā. Mēs varam doties sameklēt pašu svarīgāko apskates objektu. Mašīnu. Mūsu mašīnu. Tam Romiešu teātrim pēcpuse. Mēs gairs pa pēcpusi, tad tā, kad dodamies augšā kaut kur. Mums jau jātiek kalnā jāuzkāpj. Nu, faktiski mēs tam Romiešu teātrim ejam riņķītē. Nu, re, kāds mums te kronas visam. Tad mums esot jāiet pa šeien. Kaut kur jāčāpo augšā, lai atrastu, kur mēs esam atstājuši automobīli. Šitā interesanta ekskursija pa Triestu. Pasties kāds šaurās ieliņas, jā. Re, esam atpakaļ pie Scala Gigante. Tad jau drīz atradīsim arī savu automobīli. Ja jau esam atraduši cietokšņu sienu, tad jau drīz būsim atraduši arī automobīli. Mums te ir tas riepasts. Jā. Šitas ķipa ir divvirziena ielas, redz. Šitā divvirziena iela. Jā. Welcome to Italy! Jāsāk pierasties. Ā. Ieliņas latiņas. Mēs no kalna nobraucam, esam pie jūras. Ko tuvojamies? Ir mare. Pēc 200 metriem pagriezies pa kreisi. Mūs aizveda veidzes pa augšu, bet vispār tur bija norāde lejā. Pagriezies pa kreisi. Ļoti veiksmīgi noparkojāmies pie Miramares pils. Iesim sameklēt, kā viņu var ieraudzīt. Mums atkal jāpavingrinās, ir kāpelēt. Augšā lejā. Tagad kāpjam lejā pie jūras. Pils ir augšā. Nu, mēs esam nonākuši līdz ostai. Un varēsim sākt atkal savu kāpienu augšā pie pils. Mēs pakāpušies pa kāpnītēm. Nonākam pils parkā. Mūs te sagaida gorilla. Bišķi draudīgs. Zem fikusiem. Un pat pils uz to pusi kaut kur. Skulptūra, strūklaka, kur netek. Pasties kaut kāds puika. Dzērvi grib piebeigt. Nu. Paņēmis aiz rīklis, ko? Bezskaunīgs puika. Parks tāds ļoti sakopts, tāds ļoti foršs. Te var redzēt pili, redzam, šitās. Nu, un tad mēs iznākam te no parka, un tad mūsu skatam paverās šī skaista pils. Nu, tiešām skaista. Un vēl te saka, ka tā ir viena no lietām, kas Triestē ir jāredz. Kaut gan viņi faktiski nav Triestē, viņi ir stipri ārā no Triestes. Šitā pils, Māras pilsētas, ka viņiem faktiski savs tā kā baseins, redz. Jūras ūdenis nāk iekšā, tu var kaut lejā peldēties. Nu, pasmuko. Šitā pils ir pasmuko. Mēs sāksim meklēt ceļu ārā. No šejienes, nu, pils skaisti, jā, taisnība bija, viņu vajadzēja
Vajadzēja redzēt, vajadzēja apskatīt. Kā pils uzbūvēta te. Uz klints virsū. Kā skalojās gar tie pamatiem pils. Tāda baigā pils. Baigā foršā pils. Jāskatās, vai var apiet riņķī viņai, vai nevar. Redz, ka te vēl. Šī pusē skaisti. Izskatās muklā. Jā, mēs tā piesim riņķī skaisti. Vēl noiet lejā. Tur gan aizults priekšā, kur tāda nav baseins, tā kā tāda osta te ir. Iebraukt ar savu jahtu pilssaimniekam. Un žirga skatās uz ostu, kurš iebraucis ir. Pagriezieties pa kreisi, pagriezieties pa labi. Skaisti, skaisti. Šitas bija labi, ka atbraucā. Lietutiņš ar pārgāja, foršais skats. Tā kā bija vērts atbraukt uz Triestu un bija vērts atbraukt uz Mieramāras pili. Mēs mēģinām atrast ceļu pa taisno, lai mums nebūtu augšā lejā jākāp, nezinu. Vai tas mums izdosies vai neizdosies. Bet mēs ejam, turpinām staigāt pa to parku. Parks tiešām ar forši sakopts ir ar skulptūrām. Un jo tuvāk nāku, jo vairāk šķiet, ka ciet ir. Zapertonakļuči. Var ticiet. Ko nevarēja atslēgt. Nekā. Iesim tur, kur nācām. Ejam garām tām jahtām. Dzirdat, kā te skan? Laikam tie jahtām tie vētras zvani ir, kas modina kapteini, lai mostās un savāc jahtu. Kas te notiek, beidzot tas solītais negaiss ir klāt. Labi, ka mēs šito nedabūjām uz muguras, ka mēs daudz maz normāli sausumā vēl iekšā. Ko, braucam meklēt nakts mājas? Kaut šitas tilts interesanti celts. Tā ir autostrāda, laikam, jā. Nē, dzelzceļš. Dzelzceļš tas ir. Skaisti. Vai, tie ir jāslēg. Kas par ūdeni? Ārkārts. Tās nu gan ir slūžas. Tagad tam ūdens kritumam mēs tai upei tagad brauksim pāri kā tur ir. Tur no tās puses man likās, ka foršāk. Braucam pa Itālijas pilsētiņu. Manuprāt, viņi saucās Aquiliela. Jā. Ir nosaukumi interesanti. Pulkstenis jau ir. Jau ir pār 7. Šodien ir 6. māja rīts. Mēs esam Itālijā. Itālā pilsētiņas, kas saucās Palma Nova. Tā ir cietokšņa pilsēta, Palma Nova. Un braucām mēs pēc Park for Night kartes. Te ir vietiņa, kur var bez maksas apstāties elektrību dabūt, var par nelielu maksu ūdeni ieliet un izliet netīro. Bet visas tās vietiņas tajā stāvvietā bija aizņemtas, mēs jau parādīsim tā. Viens kemperīts jau šitas te jau stāvēja, tā kā mēs apstājamies tikai plakām. Cik mums tā kā baigi nevajadzētu elektrību šonakt jau. Kā jūs redzat, laiciņš nav nekāds. Baigi foršais. Nav pārāk karsts, lai būtu jāuztraucās.
tātad mēs iznācām ar sunīšiem, pulkstens vēl nav 7. Nu, te mums ir ērta tāda pastaigu vieta ar sunīšiem, jo acīm redzot, tie bijis iepriekšējām brīvdienām kaut kāds pasākums. Te ir blakus stadions, un šī vieta ir bijusi stāvvieta, tāpēc te viss nobraukāts. Un visu to, ka redz salīs mums nav pārāk liela rasa. Nu, te ir tā vieta, kur tie pāris kemperi stāv. Un redz kāda kempinga vieta, tur tie stāv 3 kemperīši stāv un vēl viena. Kaimiņi. Vika! Neiedomājies iekšā likt. Načur! Ejam! Yeah. Mēs tagad ejam pastaigāties. Aiziesim uz to pilsētiņu. Ja nemaldos sauc viņu Palma Nova. Tepat 15 minūšu gājienā no šejienes. Tāda lūk tā Cietokšņu pilsēta, kāda vajag, ja, no cietinājuma grāvi pa starpu. Un bija baigā nocietinātā pilsēta kādreiz, pasties. Uz osis ganās. Tās varbūt bijušas kaujas zosis, kas brīdina par ienaidnieku ierašanos. Zīme tāda, ka nedrīkst gājēji iet un riteņbraucēji. Ko mums tagad darīt? Kur mēs ejam te? Čipa turismu taciņa. Zosis jau pazudi, jau ieraudzīja mūs jau ar suņiem. Nu, mēs tā kā tādi iekarotāji, kas mēģina šito Cietoksni ieņemt. Kādiem skatīties, kur vājā vieta, pa kurien var tikt iekšā, kur nav video novērošana. Reku mums Cietokšņi sargi nāk virsū. Ko jūs te esat iebrucēji atbraukuši? Ko jūs gribat mūsu labumus? Nu. Nu, tuvākā attālumā neradās, ka mēs kaut kur varētu tikt iekšā. Kopsumā te ir 3 vārti, pa kuriem varētu tikt iekšā. Mums tagad jāiziet līdz nākošajiem. Bet tas ideālais ir tas, ka mums suņiem ir brīva pastaigu vieta. Pasties, nekur viņi nevar aizskiet. Vienā pusē ir upe, otrā pusē ir mūri. Viņiem ir foršā pastaigu vieta suņiem. Un tā nu mēs veiksmīgi esam nonākuši līdz nākošiem vārtiem, pa kuriem arī normāli gājēji ieiešana nav. Bet šī nav gājējiem domāta pilsēta. Šeit tikai automobīļiem var iebraukt. Pagaidīsim, kamēr šitā strauma aizbrauc. Un kamēr luksofora mainīsies, mēs jau būsim tikuši līdz vidu. Mēs te ienācām. Un gaidām tagad nākošā strauma, ka beigsies. Lai tiekam tālāk drusku. Nu. Ļoti jocīga pilsētiņa. Esam aizliegtajā pilsētā. Kā te nāk gājēji taciņa zina, viņas tā zina, izbeidzās sienā. Nav paredzēts gājējiem te iet. Zināmā mērā mēs šito pilsētiņu varam salīdzināt ar Daugavpils Cietoksni. Ja? Tur arī apkārt mūri un iekšā pilsētiņa ar dzīvokļiem un daudz dzīvokļiem un mājām. Tāpat arī šeit, redz. Viss notiek. Pilsēta, kas ir aiz pilsētas mūriem. Tagad tuvamies pilsētas centram. Pilsētas centrālajiem laukumam. Pilsētas vidū, redz, Itālijas karoks. Līvo. Nu, tāda interesanta itāļu pilsētiņa tāda. Pat nezinu, vai citur būs kaut kur. Izskatās pēdējais nocietinājums, pēdējais ūdens grāvis pirms paša pilsētas centra. Nu, apieši tāda riņķes esmu pašā centrā tagad pie karoga. Un tā pilsētiņa te ir. Viņi ir tā kā tādi stari iet no tā centra uz visām malām.
tās ielas aiziet radiālā veidā, un šitie ir L3 vārti. Redz, baznīca, ūdens tornis redzams ir, ja? Un šitās te ieliņas viss faktiski aiziet līdz kaut kādiem vārtiem. Un te ir vēl viena vārta, pa kuriem mēs netikām iekšā. Cerams, ka mēs tiksim pa viņiem ārā. Nu, tās te centrālais laukums šitajā te pilsētiņā. Tika pieņems lēmums likumu vairs nepārkāpt. Kaut gan droši vien, ka viņš tāpat būs jāpārkāp. Un iet ārā pa 3. vārtiem. Labi, ka pilsēta ir apaļa, viņai ir 3 vārti. Un kāds sētniekiem transporta līdzeklis, redz, ar visādām uzpariktēm. Raganu komplekts lidošanai. Nu, pie šiem vārtiem ir interesanti. Ja, te tagad ir luksofors automašīnām. Un te arī, teiksim, gājēji pārēji tagad ir uztaisīti. Ja mēs tagad piespiežam, zaļais varam ieti. Re. Un 2 vārti, redz, vieniem vārtiem cauri un otriem. Mēs te tagad pa ielas vidu varam mierīgi čāpot. Kā uzvarētāji. Re. Kā mēs te pārnācām pāri. Un blakām vēl kaut kāds tiltiņš, nezinu, no seniem laikiem bijis, vai? Izpētījām, mums jāsako sarkanajām zīmēm ir. Tie izrādās ir dažādi maršruti. Un pa to laiku mēs esam uznākuši augšā paskatīties, kas tad šis ir pa tiltiņu un ko tad pa viņu te pārvieto. Viņš ir bijis, no acīm redzot, akvedukts, ka ūdens pa šejieni transportēts uz pilsētu senos laikos. Suņus varam laist, redz, ko akvedukts nācis cauri. Nu, redz, kādreizējais akvedukts tātad nav nācis te lejā, bet gājis pa to, nu, akveduktu kanāliņu uz pilsētu. Šobrīd viņš te gāžās te lejā. Te mums izveidojās tāds kā grāvis. Un tā viņš iet tur un iegāžās iekšā tajā aizsarggrāvī pils. Tā tagad akvedukts. Vienkārši papildina aizsarggrāvi ūdeni. Nevis iet tur pa to akveduktu tur, kas tur redzams ir. Arī. Vēl aizsarg mūri. Iepriekš šitiem mūriem un grāvim. Te mums interesants gadījums ir. Te mums, mēs ejam, pēkšņi pieskrien Kora, un viņai mutē kas? Cimdiņš. Viņa atradusi cimdiņu. Tā kā mēs uz mežu ejam. Malacīts, ka cimdiņu atradi. Te var vajag labumiņu. Kamēr mēs te čamājamies, uznāca lietus. Šoreiz bijām atcerējušies paņemt lietu sargus līdzi. Mums vēl kāds gabaliņš ejams. Kāds te šaujam lūgs bijušas tādas slīpas, ko var šaut uz tiem, kas tuvojas vārtiem. Tāds nebija redzējis, ka tā koncentrētā virzienā uz vienu vietu. Reku mūsu busiņš. Stāv kā dzīvs.